Vabole ir viena no leģendām un noslēpumiem apvītākajām vietām Augšdaugavas novadā, kur risinājušies aizraujoši vēsturiski notikumi. Tieši no Vaboles nāk izcilie Latgales garīgās atmodas kustības darbinieki brāļi Skrindas, kuriem veltīts muzejs Vabolē. Bet vēl senāk te dzīvojuši grāfi Plāteri Zībergi, kuru dzīves gaitas cenšas pētīt un izzināt pirms 8 gadiem izveidotā biedrība Liksten. Par tādu biedrību bija dibināta, droši vien daudziem radīsies jautājums, bet tā bija viena tāda ziemas diena, kad mēs daudzi vēsturnieki, novadpētnieki, vēstures entuziasti no Vaboles, no Mežciema, no Līksnes nolēmām, ka mums visus viena tēma, tie ir pārsvarā jau grāfi Plāteri Zībergi, un klāt akcentiņš arī kultūrvēsturiskais mantojums Vabolē, Līksnā, Nīdzgalē, Kalupē. Un nolēmām, ka viena galva jau var daudz izdarīt, bet vēl labāk, ja ar šo galvu daudz, roku daudz. Un tad mēs kā komanda 14 cilvēku sastāvā arī darbojāmies. Biedrības galvenais virziens ir pētniecība, un tieši grāfu dzimtas izpētē bija veltīts pirmais lielais darbs. Kā rezultātā sadarbībā ar Skrindu dzimtas muzeju tapa ceļojošā izstāde par grāfu Plāteru Zībergu kultūrvēsturisko mantojumu novadā. Ar to grāfu dzimtas izpēta nebeidzās. Biedrībai izveidojusies cieša draudzība ar Emīlijas Plāteres biedrību Lietuvā. Informācija par grāfiem tiek meklēta arī citu valstu arhīvos. Biedrība rīko ekspedīcijas, kuru rezultātā tiek atrasti gan dažādi priekšmeti, gan stāsti saistīti ar grāfiem. Proti, piemēram, šis interesantais bukaraks. Tas ir piederējis Vaboles muižas grāfam. Grāfi bija mednieki, un tieši Vaboles grāfam bija tāds untums, kad viņš šo nomedītā dzīvnieka ragus kaut kur kolekcionēja muižā. Un šis buciņa rags bija pielikts pie muižkunga krēsla. Cik bija ērti sēdēt, es nezinu, te jau cauri viņi izriptu, diemžēl krēslis nav saglabājies, bet jā, šis ir oriģinālais artefakts. Ekspedīciju rezultātā muzeju krājumos nonācis unikāls dokuments no Ilūgstes apriņķa, uz kura var redzēt grāfa Plātere oriģinālo zīmogu un ģerboni, bet Polijas arhīvos uziet stāsts par Slobodas ciemu Vabolē. Grāfiene bija sataisījusi ciemu ar nosaukumu Slobodka, kaunā kritušām jaunavām, kuras bija kaunā kritušas no muižnieka. Un viņām bija piedzimuši bērniņi, un grāfiene tad bija sataisījusi veselu tādu kā ciematu, kur šīs jaunkundzes dzīvoja, kur tika šie bērniņi skoloti. Tas tāds interesants moments. Pērn Vabolē viesojās televīzijas raidījums Tas notika šeit. Vēsturniece Inna Gīle pētīja stāstu par grāfu Plāteru Zībergu dēlu Ireneju, kurš bija piedzimis bez rokām, bet neskatoties uz to kļuva par pasaulē pazīstamu rakstnieku, mākslas un dokumentālo filmu režisoru. Pēc raidījuma muzejs no kāda grāmatu kolekcionāra saņēma unikālu dāvanu – Ireneja Plātera ar kājām sarakstīto oriģinālo grāmatu Dzīve bez rokām poļu valodā. Šī grāmata ir viens no retajiem avotiem, kas stāsta par sen nodegušo muižu un dzīvi tajā. Pašlaik ar pašvaldības atbalstu biedrība īsteno ieceri par grāmatas tulkošanu latviešu valodā. Biedrība ir izveidojusi ceļojošo izstādi par Līksnes, Vaboles, Kalupes un Nīdzgales pagastu vēsturi, kas tika eksponēta arī Lietuvā. Sadarbībā ar Skrindu dzimtas muzeju īstenots projekts Latgales virtuves garša, kas stāsta par ēdienu gatavošanas tradīcijām vietējo iedzīvotāju ģimenēs. Viens no lielākajiem biedrības veikumiem ir izstāde, kas veltīta Līksnes katoļu dievnama 110 gadu jubilejai. Ekspedīciju laikā iegūti ne tikai vērtīgi materiāli izstādē, bet arī izveidota unikāla ar rokām darinātu priesteru tērpu kolekcija, kas glabājas Skrindu dzimtas muzejā. Pašlaik biedrība īsteno vēl vienu projektu ar pašvaldības atbalstu un restaurē senu solu, kas piederējis brāļiem Skrindām. Es domāju, mūsu biedrība neapstāsies piesāktajiem projektiem. Mums ir vēl ko stāstīt un rādīt gan Latgales, gan Augšdaugavas novada iedzīvotājiem. Vēl ir vēsturiski stāsti, kurus ir jāizpēta, kurus ir jāparāda un jāiepazīstina ar tiem pārējos.